Nakts laikā Krievija izraisīja pirmos upurus NATO sabiedrotajām kopš iebrukuma Ukrainā sākuma, lai gan NATO nav aktīvs konflikta dalībnieks. Taču tas ir tikai jaunākais incidentu virknē, kas nav īsti nonācis plašsaziņas līdzekļu reveslokā, ņemot vērā ierobežotos resursus, ar kādiem tie šobrīd darbojas. Tomēr lielākais stāsts ir pilns ar intrigu. Ukrainas droni uzbruk Baltijas valstīm, un jā, es pateicu to pareizi. Premjerministrs atkāpjas no amata, un sabiedrībā valda vispārējais izpratnes trūkums par to, kur patiesībā slēpjas risks NATO. Tāpēc šodien pievienojieties man, kad vispirms izskaidrošu, kas notika ar daudz dzīvokļu ēkas bombardēšanu Rumānijā. Pēc tam ieliksim to kontekstā ar visu pārējo, kas notiek mūsu ar droniem pārņemtajā pasaulē. Pirms noslēgt ar diskusiju par labākajiem pretpasākumiem, kas NATO ir pieejami. Bet sāksim ar to, kas patiesībā notika. Piektdiena bija vēl viena parasta diena, kas nozīmēja, ka Ukraina atkal kļuva par Krievijas drona bombardēšanas mērķi. Šoreiz viens no mērķiem bija tālākais valsts dienvidrietumu punkts. Krievijas droni nav īpaši pazīstami ar savu precizitāti, un Ukraina tos traucē padarot problēmu vēl nopietnāku. Tomēr dažreiz tas noved pie neparedzētām sekām, un tieši tas arī šeit notika. Aptuveni 1:54 Rumānijas radari novēroja, kā drons iekļūst valstī, šķērsojot robežu virs kādas Ukrainas pilsētas. Drons ietriecās daudzdzīvokļu ēkas 10. stāvā, tikai aptuveni 16 km Rumānijas teritorijā. Sprādzienā tika ievainoti 2 cilvēki, taču bojāgājušo nebija. Kā mēs tūlīt apspriedīsim, Rumānijai ir pierādīta spējas pārtvert šāda veida dronus, un patiesi šim nolūkam tā bija pacēlusi gaisā pāris F-16 iznīcinātājus un helikopteru. Tomēr saskaņā ar ilgstoši pastāvošo politiku tika pieņemts lēmums tos neiznīcināt. Ieņemot taisnu trajektoriju starp brīdī, kad drons šķērsoja robežu, un brīdī, kad tas sasniedza daudzdzīvokļu māju kompleksu, bija tikai aptuveni 5 minūtes. Nav daudz atklātas vietas, kur iznīcināt dronu, neriskējot ar upuriem no atlūzām. Turklāt dažreiz Krievijas droni apgriežas un atkal kļūst par Ukrainas problēmu. Tāpēc tiek izvēlēta nogaidoša pieeja. Vienīgā problēma šeit ir tā, ka šādu incidentu gadījumā jau ir bijis daudz nogaidīšanas. Šobrīd ir grūti izsakot visai vēsturei, bet ļaujiet man sniegt jums vispārīgu kopsavilkumu. Rumānijai šī bija jau 28. drona iekļūšana kopš iebrukuma sākuma. Taču Rumānija nav vienīgā. Pirmais paralēlais piemērs, kas varētu nākt prātā, ir 2025. gada septembris. Dronu iekļūšanas Polijā, kuru rezultātā NATO iedarbināja 4. panta konsultācijas. Un galu galā operācijas Austrumu sargs īstenošana, kas ir pašreizējā NATO sistēma gaisa telpas pārkāpumu risināšanai saistībā ar karu. Tikai pirms 10 dienām notika vēl viens dronu incidents, un šis iespējams bija pats NATO raksturīgākais notikums, kāds jebkad ir noticis. Drones šķērsoja robežu no Krievijas gaisa telpas uz Igauniju. Un ja jūs teicāt, ka visdabiskākā reakcija uz to būtu Rumānijas F-16 iznīcinātāji, kas paceļās no Lietuvas, lai tos pārtvertu, tad apsveicu. Jūs esat pavadījis pārāk daudz laika domājot par kolektīvo drošību. Bet tieši tas arī notika. Un tas bija veiksmīgi, un tas tika paveikts salīdzinoši lēti, neskatoties uz pastāvīgo mītu, ka viss, ko rietumi dara, ir šaut ar Patriot raķetēm pa droniem. No vienas puses, šis incidents pierāda, ka NATO ir nepieciešamā pārtveršanas kapacitāte. Galvenā atšķirība bija tā, ka drons atradās virs neapdzīvotas Igaunijas teritorijas, kas Rumānijas pilotiem deva iespēju to droši iznīcināt. Tāda graznība, kāda Rumānijas pilotiem nebija, kad drons atradās virs Rumānijas. No otras puses, es noklusēju galveno. Visinteresantākais šajā stāstā ir tas, ka tas nebija Krievijas drons. Tas bija Ukrainas drons. Izskatās, ka Krievija mēģina traucēt Ukrainas dronus un apzināti novirzīt tos NATO gaisa telpā, it kā cenšoties sēt nesaskaņas starp Ukrainu un aliansi. Līdz šim tas viss ir radījis tikai politiskas problēmas tiem līderiem, kuri nav ieņēmuši pietiekami stingru aizsardzības nostāju. Latvijas premjerministrs atkāpās no amata 14. maijā skandāla dēļ, kas izcēlās nedēļu iepriekš. 3 Ukrainas droni šķērsoja Latvijas robežu. Tomēr Latvijas radari tos laikus nepamanīja, un iedzīvotāji saņēma ārkārtas brīdinājumus tikai stundu pēc tam, kad viens no tiem ietriecās naftas uzglabāšanas objektā.
Tāpēc Latvija pašlaik meklē jaunu premjerministru. Un, ja drīkstu nedaudz novirzīties no tēmas, iespējams, ka jūs šo visu notikumu esat palaiduši garām. Par to ir bijis neticami maz ziņu, īpaši manā Atlantijas okeāna pusē. Šādi notiek, kad mediji izvēlas atspoguļot katru bezjēdzīgo Trumpa izteikumu, lai gan mums vajadzētu vienkārši uz mirkli atgādināt acīm redzamo un dzīvot tālāk. Man joprojām šķiet fascinējoši, cik ierasti cilvēki raksturo Trumpu kā stratēģisku un iracionālu. Tomēr pasaule kopīgi reaģēja uz cilvēku ar nepārspējamu vēlmi būt uzmanības centrā, pastāvīgi padarot viņu par uzmanības centru. Jebkurā gadījumā, kas padara pašreizējo situāciju unikālu, ir tas, ka šī ir pirmā reize, kad Krievijas droni ir izraisījuši upurus NATO valstī. Man tur vajadzēja būt piesardzīgam ar vārdiem, jo jūs varat atcerēties, ka 2022. gada novembrī Polijā gāja bojā 2 cilvēki, taču tas notika Ukrainas pārtvērēju raķešu dēļ, kas bija novirzījušās no kursa un trāpījušas Polijas saimniecībā. Šoreiz gan tieši Krievija ir tieši atbildīga par šo incidentu. Un tas noved pie nākamā jautājuma. Tātad, kā Rumānija un NATO kopumā reaģēs uz šo situāciju? Es te mazliet lēkāšu no vienas lietas pie otras, jo sabiedrības uztvere par notiekošo neatbilst NATO rīcības realitātei, un pastāv arī izpratnes plaisa par to, kāda ir patiesā stratēģiskā problēma šeit. Ļaujiet man sākt ar savu kritiku. Eiropa ir pārāk koncentrējusies uz rezultātu, nevis procesu. Kaut kas līdzīgs tam, kas notika Rumānijā, agrāk vai vēlāk bija neizbēgams. Jūs nevarat vienkārši ļaut droniem ielidot valstīs un negaidīt, ka agrāk vai vēlāk kāds cietīs. Katru reizi, kad notiek gaisa telpas pārkāpums un viss beidzas labi, tas ir kārtējais ruletes grieziens, kas laimīgā kārtā apstājas uz tava numura. Atkal, īstais uzsvars jāliek uz procesu, nevis rezultātu. Un process ir visu šo dronu apturēšana daudz agrāk. Situācija ziemeļos ir sarežģīta, jo NATO iespējas tur ir ierobežotas. Neviens Eiropā negrasās teikt Ukrainai, lai tā pārtrauc mēģinājumus bombardēt Krievijas naftas infrastruktūru. Nu labi, gandrīz neviens Eiropā, un par vienu mazāk nekā pirms pāris mēnešiem. Un zināmā mērā mums vajadzētu atkāpties soli atpakaļ un novērtēt Krievijas viltību, cenšoties radīt politisku jucekli, liekot Ukrainas ieročiem bojāt NATO mērķus. Lieta tāda, ka līdz brīdim, kad Kremls sāks ļaut NATO izveidot aizsardzības pozīcijas Krievijas teritorijā, viss ir jādara robežas rietumu pusē. Risinājums ir Eastern Sentry, un risinājums darbojas, ņemot vērā tur esošos ierobežojumus. Tomēr dronu lidošana uz Poliju un Rumāniju ir pavisam cits stāsts. Abām šīm valstīm ir vairāk vietas manevrēšanai, jo abām kā buferzona ir Ukraina. Krievijas droniem nekad nevajadzētu nonākt tuvu Polijas vai Rumānijas robežām, jo Krievijas droni būtu jāiznīcina daudz tālāk uz austrumiem, dziļi Ukrainas teritorijā. Tālāk ir 2 iespējas. To var izdarīt pats, vai arī panākt, lai Ukraina to izdara tavā vietā. Bija laiks, kad NATO valstīm pašām risināt lietas varēja būt saprātīga izvēle, bet es domāju, ka tas laiks ir pagājis. Šobrīd izskatās, ka Ukrainai ir lieka pārtērēja raķešu ražošanas jauda. Tas, kas Ukrainai pietrūkst, ir resursai, lai pilnībā izmantotu šo jaudu. Eiropa varētu darīt vairāk, lai nodrošinātu priekšfinansējumu Ukrainai tieši šim nolūkam, lai izveidotu labāku dronu aizsardzības tīklu, īpaši valsts rietumu daļā. Ukrainai nevajadzētu būt grūtībām nokomplektēt šīs vienības, jo tās ir salīdzinoši pievilcamas dienesta vietas. Tās atrodas tālu no frontes līnijām, un nāves risks ir ļoti zems. Eastern Sentry joprojām būtu jādarbojas NATO austrumu flanga dienvidu galā, taču tam nevajadzētu būt tik aktīvam kā pašlaik. Ukraina to var izdarīt. Tas būtu efektīvs pasākums, un tas būtu ļoti zems eskalācijas risks attiecībās ar Krieviju. Runājot par eskalācijas līmeņiem, agrīnā reakcija, ko esmu redzējis tiešsaistē, ir tāda, ka NATO nedara pietiekami daudz. Eiropas valstis individuāli nedara pietiekami daudz, un tagad ir jānovelk robežā, lai Krievija neturpinātu izmantot rietumus. Ja šodien vēl neesat redzējis aicinājumu iedarbināt 5. pantu, tad drīz to noteikti redzēsiet. Atstāsim malā to, ka 5. pants nekad nebija paredzēts šādam gadījumam, kuram nav skaidra nodoma. Atstāsim malā arī to, ka 4. panta konsultācijas iespējams nenotiks tieši reaģējot uz Rumāniju.
Iespējams, tās būtu faktiski liekas, ņemot vērā, ka tās jau notika pagājušajā gadā, un tieši tā tika izveidots Eastern Century. NATO uzskatā, ka pārāk skarbā pieeja ir nepareizā. Jā, es zinu, ka Eiropas līderiem ir reputācija izteikt daudz politiskas kritikas, bet viņiem nav spēka, lai šiem vārdiem piešķirtīju nozīmi. Bet šis ir tas gadījums, kad tam ir jēga. Ja šis viss ar Rumāniju nebūtu noticis vienas nakts laikā, tad šodienas video būtu bijis par to, kādus sagatavošanās darbus NATO veids, lai aizstāvētos pret īstu Krievijas iebrukumu. Tas tagad būs rītdienas Geopolitics Helpline izdevums, pieņemot, ka nākamo 24 stundu laikā mums nebūs vēl vienas politiskas krīzes. Neskatoties uz to, atkārtojot bieži sastopamu tēmu savos video, viens no galvenajiem punktiem, ko es gribēju uzsvērt, bija tas, ka Putins cīnās ar grūtībām savākt pietiekamus spēkus, lai turpinātu karu Ukrainā. Nemaz nerunājot par iebrukuma organizēšanu kādā no Baltijas valstīm. Labākais un iespējams vienīgais risinājums Kremlim ir pārliecināt plašāku Krievijas sabiedrību, ka NATO ir drauds viņu ikdienas dzīvei. Es nevēlos apgalvot, ka Krievija apzināti skāra Rumāniju. Lai gan tas ir iespējams, daudz ticamāks scenārijs ir tas, ka Krievija nespēja ieprogrammēt savus dronus tā, lai tie trāpītu tikai Ukrainas mērķiem, un tai nav stimula īpaši censties to mainīt. Taču pēdējais, ko kāds Briselē vēlas, ir, lai rietumi pārmērīgi reaģētu uz situāciju, un tādējādi Putins iegūtu pilnībā izvairām sabiedrības saliedēšanās efektu ap varu. Tāpēc tā vietā, neatkarīgi no 5. un 4. panta, jūs varat būt droši, ka NATO amatpersonas šodien devās lejā, lai nopietni apspriestu, kā reaģēt. Jo tas ir galvenais štāba uzdevums – politiski koordinēt sabiedrotos militārajos jautājumos. Un šeit politiskā koordinācija ir par to, lai neiekristu slazdā, kur Kremlis iespējams pat nebija plānojis izlikt. Vai pašreizējā situācijā ir ideāla rietumiem? Nē, absolūti nē. Tomēr mēs dzīvojam pasaulē ar strateģiskiem ierobežojumiem, un dažkārt mums nav iespējas izvēlēties tieši to situāciju, kurā nonākam. Labā ziņa Eiropai ir tā, ka situācija ir pārvaldāma, un tā arī tiek, pārvaldīta. Tikmēr, vai tev ir izdevies apskatīt mana 2. kanāla atskaņošanas sarakstu Geopolitics Helpline? Tagad ir lielisks brīdis sākt, jo rīt mēs daudz dziļāk aplūkosim rietumu centienus izvairīties no tā, lai Kremlim vienkārši tiktu iedoti gatavi propagandas vēstījumi, ko izplatīt pārējai Krievijas iekšējai auditorijai. Bet pagaidām, ja tev patika šodienas video, lūdzu nospied patīk, dalies un abonē, un tiekamies nākamreiz. Uz redzēšanos!